Где? Да, да. Я цветочки поставлю. Я возьму несчастливый. 13-й. Он сам избирал? Да. Не, нормально. Šodien loterijā vinnēs numurs 52, 69, 13 un 42. Es saku, man vienkārši un visi aizgāja. Удачи, ребята! Так, мы пока что шестые. Сколько кругов? Nu ko, esam izbraukuši ezerā sacensības Babītē. Tā kā mēs esam divas ekipāžas. Skatīsimies, kā būs. Mums tāda ģimenes cope nosacīta ir. Mēs esam ar Andreju. Nu, mēs neesam ģimene. bet otrā laivā ir Dmitrijs ar savu dēlu. Tā, principā, ir viņa dēlam Mihailam pirmā piedalīšanās sacensībās. Cerams, ka viņam sanāks tikt pie zivīm. Un iespējams, mēs kaut ko varbūt arī iegūsim. Būs te arī loterija. Katrs ir dabūjis loterijas biļeti. Tā kā cerība, pat ja netiek pie zivs, cerība pastāv tikt pie kaut kādas foršas balvas no sponsoriem. Tā kā skatāmies, kā mums klāsies. Nu ko, pirmo zivu dabujām. Mērs ir. Tā kā mēģinām tālāk. Nostrādāja atkal. Atkal nostrādāja Hāvā kurā. Nu ko, draugi? Tagad laiks cik, Andrej? Bez 10-2 mums ir viena tāda apmēra līde, kaut kāda 55-56 varbūt tās. Tā kā nekas dišs nav. Otrai mūsu laivā ir tur, kur Dmitrijs ar dēlu. Viņiem kaut kādā 80 it kā ir. Tā kā būsim krastā, pastīsimies precīzāk. Viņiem bišķi veiksmīgāk, viņiem ir vēl asaras, laikam kaut kāds, kā viņi teica, diezgan smuks. Bet, nu, laiks palicis kaut kādu bišķi vairāk pa stundu, pusotru. Mēģināsim līdz bāzē aiziet un varbūt pie bāzes kaut kur nedaudz patusēties un moši kaut ko tur dabūsim. Tā kā jā, šodien tā diezgan čābīgi. Bet, nu, gan jau citreiz veiksies. Bet vēl priekšā ir loterijas mums, jā. Mums ir loterijas, tā kā mēs ceram, ka vismaz kaut ko iegūsim. Un vēl bija starpgadījums. Vilku ārā no kabatas telefona un loterijas biļeta aizlidoja ūdenī. Tas sanāca viņu ar uzturamo tīkliņu braukt atpakaļ un celt ārā no ūdens. Pateicoties tam, ka viņa lēni grima un nebija liels dziļums, sanāca viņu dabūt. Tā kā cerams, manējais 13. loterijas biļetes numurs būs šodien laimīgais. Nu ko, mēs jau maucam uz bāzi. Rekur Andrejs sēž. Un rekur tālāk brauc mūsu otra ekipāža. Tur, jā, rekur Dmitrijs jau māja. Te nav baigi sakals. Ne tāpēc Dmitrijs ir uz airiem. Dmitrijs uz airiem ir tāpēc, kad viņš izvilka šodien laimīgo lozi. Laikam tas akumulators milzīgais, kas viņam laivā stāv, kas sver tikpat laikam, cik viņa sīkais, cik viņa dēls. Izskatās, ka tas akumulators ir bijis pusdzīvs. Un viņam principā pietika no 8:00 kaut kādiem līdz 12:00. Tā kā, nu, 4 stundām aķis pietika. Tagad akumulātoru vietā strādā Dmitrijs. Dmitrij, davai 1-2, 1-2, 1-2. Sportējam kopā. Okuni, Juļa.
36, Юля. Такой же был тоже, но люди его ушли. Я попал. Аккуратно, пожалуйста. Спасибо. Рыбы 7, метр 37. Nu ko? Kad bija apbalvošana, es aizmirsu ieslēgt kameru, kā parasti gadās. Bet sanāca tikt pie balvām. Lūk, mūsu vaininieks Dmitrijs stāv. Viņš ir nervozē, pīpē tagad mums. Dmitrijs tika pie lielākās zivs. Lielākā zivs bija 78 cm. Andrejs mums ir precīzi 78 cm. Dmitrija dēls Mihails gandrīz tika pie lielākā asara, pietrūka 1 cm. Bet loterijā viņš vinēja ko? 10 eiro. 10 eiro. Viņš vinēja 10 eiro. Viņš tika pie kaut kādām balvām. Jā, viņš tika pie Woblera. Tā kā principā... Un šī. Jā, un aprocīt. Brasvēc. Un neskatoties uz to, kad mums ar Andreju nevisai iesākās šī te copas diena, Dmitrijs ar mazo principā visu izdarīja mūsu vietā un tika pie kaudzes ar balvām. Kausiņš pa lielāko zīvi. Dāvanu kārtas no sponsoriem. Nu, Mihail vēlreiz uztais. Garаж skoro paņēma. Super. Un šie te wobleri mums tagad visiem 4 būs jāsadala, vai ne? Ko? Kā mēs sadalīsim šos te dargos woblerus? Tas, lai paliek mūsu ziņā.